ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministra prezidents kundze, valsts sievas un valsts vīri. Es gribētu teikt, ka man ļoti iepriecināja ministra prezidents runa. Es domāju, ka tā tika izcili prezentēta un tā parādīja mūsu ministra prezidents personīgās spējas, viņas izcilību, spēt tiešām stundu runāt brīvā runā, uzrunāt šādu auditoriju, kāda ir šeit, noklāt visu to jautājumu klāstu, kas ir valstī. Protams, tas nav vienkārši, un tie, kas visi gribēja sadzirdēt varbūt tiešām dziļākas detaļas, tad jāsaka, mēs redzam, ka ir pievienots materiāls uz 123 lapspusēm, un arī tās nav visas detaļas, jo patiesībā jau katras nozares ziņojumos, gada pārskatos ir daudz dažādu detaļu, ko mēs varbūt šeit šodien būtu gribējuši dzirdēt. Bet es noteikti gribu uzsvērt to, ka mēs varam būt lepni ar mūsu ministru prezidentu, jo diez vai, piemēram, tāds liels valsts kā ASV prezidenti Trumps vai Baidens šeit varētu norunāt veselu stundu. Es domāju, ka viņi nevarētu, viņiem būt šie tradicionālie runas veicināšanas instrumenti, no kuras viņi parasti nolasa savas runas, kas zālē liekas, ka viņi runā brīvi. Tā ir šīs runas tā iepriecinošā daļa. Mums ir valsts sievas, mums ir valsts vīri. Tajā pašā laikā es gribu uz dažu kolēģu reakcijām arī tomēr pateikt, Rosļikov kungs šeit nav zālē, bet jāsaka, viņš visās mūsu valsts pašreizējās problēmās vainoja Pirmo pasaules karu un vainoja 90. gadus, tātad atmodas procesu, un ka mēs neesam tik tālu virzījušies uz priekšu, bet tajā pašā laikā aizmirst runāt par Otro pasaules karu. Mums bija 3 okupācijas. Un ja Rosļikov kungs zinātu un paskaitītu, tad viņš zinātu, ka laikam mēs esam vienīgā nācija, kas salīdzinot ar 120, 130 gadu vēsturi, esam faktiski mazāk iedzīvotāji savā zemē nekā tas bija 20. gadsimta sākumā. Kāpēc šāda valsts vīra šādas fakts apiet? Es domāju, tas, lai paliek pie katra vērtējuma. No otras puses, es gribētu uzteikt arī Aināru Šleseru kungu. Ainārs, kā vienmēr, bija formā, un Rail Baltica saņēma dinamisku vērtējumu, tāds kāds tas tiešām arī ir, un tas arī liecina, cik smagas problēmas pašreizējai valdībai ir jārisina. Cēloņi ir dažādi, laiks ir iekavēts, līdzekļu trūkst, nav šaubu. Bet apņēmība šajā zālē ir, un tāpēc gribētu teikt, ka patiesībā ir tiešām mums visiem ir jāsaņemās, politiskā griba ir. Bet tajā pašā laikā pašapmierinātībā, protams, mēs nevaram ieslīgt. Un šeit es gribētu pieminēt tādu lietu kā birokrātijas ierobežošana, birokrātisko saišu samazināšana. Tā ir ārkārtīgi svarīga. Es par to vienmēr runāju, tikko es tieku šajā tribīnē, man iespēja ir jūs uzrunāt. Arī aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs runāja par sasniegto aizsardzības jomā, bet te man atkal jāpasaka, ka jau pirms gada es runāju par grantu programmu, kas veselu gadu toreiz nebija vispār izsludināta. Tad es vispār par to runāju, tad viņi tika izsludināti, bet joprojām drīz jau būs pagājis gads, joprojām rezultāti vēl nav sasniegti. Tātad, ja mēs paskatāmies 2 gadus uzņēmēji, kur cerēja no šīs grantu programmas saņemt naudu, viņi ir gaidīšanas režīmā. Tas nav dinamisku, un tā nav ātra virzīšanās uz priekšu. Šeit, Švinkas kungs, es negribu jūs personīgi ne kaut kādā veidā. Jūs vienmēr esat bijis atsaucīgs un sarunās un esat centies arī visu izdarīt, kas ir nepieciešams, lai lietas virzītos uz priekšu ministrijā. Bet tajā pašā laikā vissatraucošākais, ko es gribētu teikt, ir jautājums, kurus pieminēja Čakas kundze, kosmosa tēmas, un tātad zinātne. Ja? Tā ir ārkārtīgi svarīga zinātnes, inovācijas, jaunu uzņēmumu, tehnoloģijas, un tas, ka ir kāds uzņēmums, kas kosmosa tehnoloģijās ir top līmenī pasaulē, tas ir apsveicami, bet jautājums, vai mūsu valsts pietiekami velta līdzekļus tieši šīs svarīgās jomas attīstībai. Diemžēl nē, un te es varētu teikt, ka augstākās raudzes high-tech uzņēmumu grupai mūsu valstī ir ievērojams problēmas.
Diemžēl valstī arī ir pašreiz izteikts augstākās raudas profesionāļu trūkums, kuriem vajadzētu uzaugt zinātnes laboratorijās. Lūk, un tātad tas ir tas jautājums, vai mēs šīs laboratorijas pietiekami finansējam. Ja? Pašreiz ir runa par to, ka Latvijas Zinātņu padomes programmā vajadzētu 100 miljonus novirzīt gan šo programmu attīstībai, kur rodās šīs kosmosa tehnoloģijas, gan arī pamatbāzes finansējumu. Kāds ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka ja mēs salīdzinām doktorantūras absolventu skaitu gadā, Somijā doktorantūru beidz 1600 cilvēku. Latvijā tas vārstās ap 100. Salīdzināmās kategorijās mēs atrodamies. Ja Somijā ap 40,000 zinātnieku un no tiem ir zinātnieku un no tiem 20,000 nodarbināti ir industrijā, tad Latvijā ir tikai 3,600 zinātnieki, no kuriem 600 ir nodarbināti industrijā. Tad rodās jautājums, uz kādas bāzes mēs varam radīt tās tehnoloģijas, ar ko iekarot pasauli, kas ir Latvijas inovatīvās domas, identitātes atpazīstamības veicinātāji. Ja mēs to nevaram izdarīt, tad mums ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc mums ir jādomā par to, kādā veidā finansēt zinātni un tieši to zinātni, kas ir pielietojama un kas pāriet tehnoloģijās un ražošanās. Un te es gribētu teikt, kas raksturo mūsu zinātni. Ja, piemēram, Eiropas zinātnes grantu skaits Helsinku universitātē ir, piemēram, 107 tātad grantu skaits, Lundas universitātē 100, Kopenhāgenes universitātē krietni pār par 100. Oksfordā, Kembridžā nerunāsim 250 vismaz projekti ir gadā tādi, ko sauc par ekscelences grantiem. Latvijas universitātē ir tikai viens ambāņu projekts, ja, tātad grantu projekts, un tātad tas arī parāda mūsu kritisko situāciju. Aicinu lūdzu atbalstīt zinātni un mūsu zinātnes ministru arī. Paldies!